Šis ir Kešaurai Maharādžas templis, kurā cilvēki vispār iet ļoti reti un laikam balto cilvēku te neviens nav redzējis. Tā ir unikāla vieta kaut kur tālu aiz kotas. Mēs jau esam iekšpusē, tātad templis ir domāts vai veltīts dievam Šivam. Ļoti, ļoti sena arhitektūra. Es uzzināšu, cik templis ir vecs. Tā ir tempļa apkārtne. Cilvēki šeit nemaz tik bieži nesot redzēti. Šivas tempļa iekšiene, ļoti vecs templis. Un Kešavāja Namaha. Tas ir viens no Šivas aspektiem. Fantastiska vieta. Pienākot šeit it kā akai klāt. Tas ir pie šiem Šivas tempļa. Var redzēt apakšā Šiva lingamus. Tādus. Šeit blakus ir vēl vecāki tempļi. 2 gabali. Šit ir ļoti vecs templis, vairāk kā 2000. Oh my God. 2-3 tūkstoši gadus vecs. Vienreizēji. Šeit savukārt ir pavisam maziņš Ganešas templītis ar visu zvanu iekšā. Om Ganganaptie Namaha. Ups Čambā, krastā, jeb Čambas. Atrodas daudz maz to templīšu seno. Svētais kociņš. Un tie balodīši visā šķirbās iet iekšā. Te viņi laikam dzīvo. Tie Šivas balodīši. Pārsvarā tempļa veidojumos redzam zīlonīši. Zīlonīts apkampis. Lauva un bērniņš zīlonītiem virsū mugurā.